Sveiki! Šodien būs video, kā izdzīvot skolā, bet pirms tam man vajadzēs jūsu asistenci. Tātad mēs tuvojamies 200 abonentiem, un es ļoti gribētu uztaisīt Q&A jubilejas, tāpēc lūdzu rakstiet komentāros visādus jautājumus, ko jūs gribētu uzzināt no manis. Tātad skolā ir obligāts events, kur dodās visi bērni no 7 gadu vecuma. Bērni tur dodās uzreiz pēc bērndārs pabeigšanas, un ja godīgs jūt viņiem līdzi. Tātad kā skolas izskatās? Lielākoties Rīgā visas ir vienādas. Korpus priekš sākumskolas un pamatskolas, big ass sporta zāle. Visās skolās ir viena lieta. Koridori, gari koridori, pa kuriem skriet it kā nedrīkst, bet it kā visi to dara. Dažās skolas koridoros var pat fucīti spēlēt. Es esmu pārliecināts, tas, kas visvairāk triggero skolēnus, ir šitā jobanā būda, kur sēž apsargs un nelaiž stundu laikā ārā no skolas. Tas ir vienkārši dirsā, kurš to mehāniku spēlē izdomāja, bļai vienkārši ir idiots. Manā skolā ir pat tā, ka nelaiž pusdienu laikā, un tā kā, ja skolā ir sūdīgs ēdiens tajā dienā, tu nevar iziet ārā uz veikalu, paņem kaut bagetiņu ar sieru. Ok, visi labi, ja tie dežanti saprotoši un ir normāli cilvēki, kas dažkārt tomēr izlaiž ārā, bet ir tādi dežuranti, kas suka, ir vienkārši tā kā raganas. Tu pieskaries skolas durvīm uzreiz, kur tu dodies? 3 stundas? Tu tā kā nevari pamest skolas teritoriju. Un fuck 'em, reāli fuck 'em. Man ir tāds hates pret tādiem cilvēkiem. Kā izdzīvot skolā, tātad pirmais jums ir jātiek līdz tai skolai. Labi, ja tā skola ir tuvu tavām mājām, tad ir bez stresa. Bet ja tā skola ir tālu no tavām mājām, tad jau viss sanāk grūtīgi. Bet ja tā skola ir tālu no tavām mājām, tad ir dirsā. Tev ir agri jāceļās, lai brauktu uz vietu, kur tu vispār negribi atrasties un mācīties priekšmets, kas tev neinteresē lielākoties. Un tad tu brauc kaut kur pusstundu, tu izkāp ārā, tu redz to skolu, tu saproti, nē, es gribu atpakaļ, un tu gan jau brauc mājās, bet fuck no, tu nevari, jo tā ir skola un tā ir obligāta. Saistībā ar mācībām ir jādabū atzīmes, un vēlams, lai tās būtu virs 4. Vidēji skolā skolēni pavada 9 līdz 12 gadus, kas ir ļoti bēdīgi, jo sākot jau no pamatskolas tev vajag kinda tryhardot, lai tev fucking neizmestu ārā. Ok, pamatskola chill, bet ar vidusskolu tur nav vasaras darba, tev vienkārši meta ārā, un ko tu tad darīsi, ies uz maķīti? Pie tam, pēc idejas vajadzētu apmeklēt visas stundas, kas ir vienkārši ārprāts. Tu atnāc uz skolu, tu redzi matemātika, latviešu valoda, fizika, ķīmija, tu tāds vienkārši, varbūt šodien nē. Skolās arī savu final bossi, un tie ir eksāmeni. 9. klases eksāmenis ir tāds chill, vienkārši liels pārbaudes darbs. Bet no 12. klases eksāmeni ir principā viss traģiskākais, ko tu vari iedomāties. Ja tu tos eksāmenus nenokārto, tad tu vari iet laizīt grīdu maķītī. Nepietiek ar vienkārši tryhardošanas stundā. Var arī būt tā, ka jums ir sūdīgi skolotāji un vienkārši neko nemāca, tāpēc dažkārt vajag mācīties individuāli, kas vienkārši ir mind-blowing. Tu atnāc mājās pēc tik ilga darba, tu, bļai, visu dienu esi sēdējis un tev drāz ārā smadzenes matemātikā vai jebkur citur tu atnāc un tev atkal jāmācās. Ir tāda feature, ka uz pamatskolas beigām skolēni aizvien mazāk un mazāk sāk gulēt, kas ir ļoti sūdīgi veselībai. Kāpēc tā notiek? Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka katrs skolotājs domā, ka viņam obligāti vajag uzdot maksimumu mājasdarbu savam priekšmetam, nereicinoties ar to, ka skolēnam nabadzīņam ir fucking vēl citi priekšmeti, un citi skolotāji arī tāpat domā. Vienkārši tas ir... Mājasdarbi ir noderīgi, ja tie ir, pieņemsim, pirms pārbaudas darba, lai atkārtotu tēmu, bet ir tādi mājasdarbi, kur tu pasties tāds, kas tas ir? Kas tas ir? Vizuālā mākslā uzzīmēt uz A3 lapas kaut kādu sūdiņu un dabūt par to atzīmi. Izklausās interesējoši, bet es negribu piedalīties. Tu nevari! Skolā ir daudz visādi NPC. Vai tad sākam? Pirmais ir apkopējas. Un tās ir daudz, un viņas ir normālas, īsti netraucē gameplay. Otrais pēc ranga NPC ir apsargs vai dežurante, un tas ir vienkārši. Vai nu viņš tev laidīs ārā, vai viņš tev nelaidīs, atkarībā kāds viņam garstāvoklis. Visās skolās ir kameras, lai sekotu līdzi, bet, manuprāt, viņi tajās teļukos skatās viņam uz kamerām, bet kaut kādu TV pārraidi. Paralēli izbaudot Baltika 9. Nākamais NPC ir pavārs. Tātad, kāpēc viņas lika augstāk par dežurantiem? Jo viņas tev baro. Ēdiens ir tā kā benzīns mašīnai. Viņu vajag, lai tu fucking kustētos. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kādu benzīnu tu lej sev iekšā.
Principā no pavāriem ir atkarīgs, vai tu vemsi tajā dienā vai nē. Man liekas, pavāri ir labākie draugi ar puslīgiem, jo viņu ir vienkārši ļoti daudz. Nākamais NPC ir santehniķis un elektriķis. Tie parasti ir alkohola apreibumā kaut kur pagrabā. Un, lai viņi actually kaut ko saktu darīt, viņus parasti ir jāpiebaksta. Un beidzot mēs tikām līdz bossam. Direktore. Es savus direktors kabinetu numurus starp citu atceros no galvas, un es domāju, ka daudz no maniem skatītājiem arī. Visbiežāk direktors kabinetā skolēm, kur kaut ko sliktu izdarīja, vai vienkārši kaut kādi idioti ambāļi. Direktoram ir ultimate vara. Viņš tev var izmest no skolas, vai arī ielikt tajā skolā. Nobeigumā es pateikšu to, ka jums vajadzētu abonēt manu kanālu, uzspiest laiku un uzrakstīt kādu komentāru, vai vislabāk jautājumu priekš Q&A. Koč jā, paldies visiem, kas skatījās. Atā!